Man, piemēram, jaunieši, kam tagad būtu jātaisa tos mazos, ja? Viņiem problēma ir cita, viņiem jau nav dzīvesvietas. Man ir 4 bērni, un tiem 4 bērniem ir tā, ne jau tie pabalsti tā problēma, bet kur dzīvot. Un principā Latvijas galvenais šī brīža modelis, kas izskatās, ka būs tuvākajā laikā, ka visi dzīvokļi ir brīvajā tirgu un viņus izīrē, ja? Un tā brīvā tirgus cena reizēm pārsniedz jebkuras jaunas ģimenes iespējas. Tas ir tikai viens no punktiem. Otrs punkts. Izīrētāji bieži vien tos dzīvokļus ir izremontējuši tik labi, ka viņi saka, bez bērna, bez kaķīša, bez suņa, tikai vienam lieliskam pārītim, kuri tur, principā, tikai ik pa laikam notrauks putekļus, bet nedzīvos. Ko tai ģimenei darīt, jo tam bērnam ir jāaug, un es nezinu nevienu ģimeni, kur izauguši bērni nesakrāsojot tapetes, nesaskrāpējot grīdu vai neizlaužot skapīšu durvis. Un attiecīgi, kā tai jaunajai ģimenei dabūt pamatu, lai arī kāds būtu pabalsts, kur viņai dzīvot. Ja tai ģimenei, kaut vai salauzājoties vai piedzemdējot bērnu, valsts atbalsta uz kaut kādu mājokli, tāda vērā ņemama nav. Jo, ja tev nav, nezinu, kādi tur ienākumi, tu Rīgā pa 100 000 plus nevari nopirkt dzīvi.